Visi kopā mēs varam radīt to pievienoto vērtību, to labāko ideju, to labāko veidu, kā padarīt mums Latviju, kā es saku, konkurētspējāku, labāku. Un visi kopā, nebaidīšos teikt, visi kopā mēs Latviju veidojam par tādu, kādā mēs vēlētos dzīvot. Pavērojam, cik daudz no sava laika mēs vienmēr runājam par negācijām, par to, cik daudz mums kaut kas Latvijā nav. Bet, ja mēs tādu atrastu zelta vidusceļu vai līdzsvaru un runātu par to, kas mums arī ir, un es ticu, un es ļoti ticu, kad jums ir ar ko padalīties, jūs paši esat veiksmes stāsts. Jūs, kādā veidā jūs sadarbojaties ar Saeimu, kādā veidā jūs nākat šeit, prezentējat savas idejas, kādā veidā mēs vispār varam nonākt līdz labākam rezultātam. Es domāju, ka ļoti daudz mūs apskauž tieši par to, ka mēs mēs esam atvērti. Latvijā mums ir nevalstiskās organizācijas vairāk kā 28,000 biedrības un nodibinājumu. Mums ir 206 sociālie uzņēmumi, jeb uzņēmumi, kur iegūši sociālā uzņēmuma status. Tātad mums ir sociālās ekonomikas iedīgļi, mums ir sociālās ekonomikas dalībnieki, kas sniedz būtisku atbalstu visiem mūsu sabiedrības locekļiem. Gan strādājot sociālās palīdzības jomā, izglītības jomā, kultūras, sporta jomā. Ir interešu pārstāvi, sabiedrības interešu pārstāvi gan Saeimā, gan pašvaldībās.